Paldies par iespēju izteikties. Esmu patiesi gandarīts runāt šodien, jo man ir ļoti daudz ko teikt. Sākotnēji atspēkošu Kārļa sacīto par šo te jautājumu par skolotājiem. Kādus pieredzi iegūst skolotāji, ja viņi aizbrauc uz īriju lasīt sēnes? Lūdzu, redziet, jums pastāstīšu, kāda ir šī situācija. Ja skolotāji Latvijā pelna 180 latus, bet aizbraucot uz īriju, lasot sēnes, skolotāji var pelnīt 500, 600, 700 latus, pabarot visu savu ģimeni, tad mēs nevaram aizliegt un nosodīt šo skolotāju par to, ka viņi ir pametusi savu skolotājas profesiju un aizbraukusi uz īriju lasīt sēnes, lai attīstītos labāk. Tas atbildot uz Kārļa jautājumu Reinim. Kārlis saka par šo īstermiņa risinājumu, ka aizbraucot uz ārzemēm iegūstot darbu un iegūstot naudu, tas ir īstermiņa risinājums. Tam es atļaušos nepiekrist, jo paši viņi runāja par šiem zaudējumiem, bet paši viņi runāja par to, ka cilvēki paliek tur uz dzīvi. Ja cilvēks paliek tur uz dzīvi, tas vairs nav īstermiņa risinājums. Ja cilvēkam Latvijā ir ļoti slikti, un viņš aizbrauc meklēt labākas iespējas citur, tad tas vairs nav īstermiņa risinājums, tas ir ilgtermiņa risinājums. Un vai mēs varam nosodīt cilvēku par to, ka viņš ir izvēlējies attīstīties un celt savu dzīves līmeni? Ne, mēs nevaram. Par to es parunāšu pie sava argumenta. Jā. Tas, ko tu minēji, tā ir finansiālā. Kā morālo un inteliģenci attīstīšana? Okay, es nezinu, kā skolotāji var morāli attīstīties, ja viņi saņem 150 latus, viņai jāpabaro 2 vai 3 bērni, no kuriem 2 mācās. Kāda morāla attīstība, par ko jūs runājat? Ja cilvēkam nav par ko ēst, viņš arī nevar morāli attīstīties. Pēc tam ejot tālāk, Kārlis teica par to, ka ir situācija, kad pie mums brauc Moldāvi un tā tālāk, bet tas taču ir labi. Lai taču viņi brauc pie mums, tas liecina par to, ka mums ir tik augsts dzīves līmenis, ka mēs paši esam gatavi aizbraukt kaut kur citur, paši esam gatavi nodarbināt citus darbiniekus un paši spējam nodrošināt darbu citiem. Tas nozīmē, ka situācija attīstās, ka mēs attīstamies un ka viss iet uz priekšu. Es neredzu mīnus šajā. Es atvainojos, bet es neesmu rasists. Un, kā jau Reinis teica, mēs esam par globālām vērtībām, par globālismu un par brīvu darbspēku kustību pasaulē. Ejot tālāk par to, ka Rietuma Eiropa dibinot savienību par to nezināja. Tas ir viens no viedokļiem, ka viņi nezināja. Pastāv arī viedokļi par to, ka viņi to zināja. Un man šķiet, ka nav tīri loģiski nezināt to, ka mēs tagad atvērsim visas robežas cilvēkiem, kur varēs braukt no zemāk attīstītām valstīm pie mums, kāds pārsteigums viņi atbrauc. Tas taču tā nav. Pēc tam, ejot tālāk, par to, ka šīs regulas ir bijušas mūsu labā, pasakiet, lūdzu, kā cukurfabrikas aizvēršana ir bijusi mūsu labā, kā lauksaimniecības diezgan nopietna iedragāšana ir bijusi mūsu labā. Aiziet, pasakiet to zemniekam, kurš nevar tikt galā ar savām 3 govīm. Lūdzu, pasakiet to viņam. Pēc tam Kārlis teica, ka valsts sūta cilvēkus vieglāk darba meklējumos citām zemēm. Nav jau tā, ka valsts viņus iesēdīt lidmašīnās un aizbrauc. Cilvēki aizbrauc, jo viņi ir vīlušies valsts veidotajā politikā par to, ka valsts viņiem jau ilgstoši nespēja nodrošināt darbu. Tāpēc viņi aizbrauc, nevis valsts viņus aizsūta. Runājot tālāk par šo kultūru, ko tu teici, par to, ka cilvēki nav par šo kultūru, kad poļi tiek piekaut, latvieši tiek piekaut, lietuvieši tiek piekaut. Lūk, redziet, globālismā tā ir vispār novērojama tendence, ka cilvēki, kas tuvāk ekvatoram, pārvietojas uz ziemeļu valstīm, un valsts, kas jau laicīgi spēs tam sagatavoties, būs ieguvējis. Arī šajā gadījumā šis sākumā, kad Angļi un īri saprot, ka viņiem tiek atņemts darbs, un šis tikai pašā sākumā paies 10, 15 gadi, viņi jau būs to samierinājušies, viņi jau būs iemācījušies ar to sadzīvot, un viņi būs pieņēmuši šīs tautas, un viņiem pēc tam būs vieglāk, jo viņi būs iemācījušies izdzīvot globālā sabiedrībā. Viņi varēs pēc tam aizbraukt pie saviem latviešu draugiem uz Latviju, pie viņu ģimenēm, nokārtot tur darījumus, padzert latviešu pienu un tā tālāk, un tas viņiem būs pat ilgtermiņā daudz labāk. Un Kārlis saka, ka cilvēki brauc turien dzemdēt, brauc turien, lai iegūtu pabalstus un tā tālāk un tā joprojām. Es vēlreiz nesaprotu, kā mēs varam nosodīt cilvēku, kurš ir referendumā balsojis par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības principiem, kurš ir iestājies Eiropas Savienībā, un tagad viņam kāds cilvēks pasaka, nē, tu nevari braukt turien dzemdēt, tikai tāpēc, ka, tu kādam darbu atņems. Tad paskiet tam cilvēkam to 2004. gadā, tu nevarēsi braukt turien dzemdēt. Bet, ja valsts nevar nodrošināt cilvēkam tādus pabalstus savā valstī, tad mēs neesam tiesīgi viņam teikt, nē, tu nedrīkst braukt. Mēs nedrīkstam viņu turēt un aizliegt viņam braukt uz turieni.
Savas runas nobeigumā es gribētu pateikt, ka mēs neesam tiesīgi nosodīt tos cilvēkus, kas ir aizbraukuši uz Eiropas Savienības valstīm strādāt, kas ir aizbraukuši tikai tāpēc, ka viņi Latvijā nevar izdzīvot. Un es vēlētos jums uzsvērt faktu, ka šis nav patriotismu jautājums. Viņi var mīlēt Latviju arī no turienes, bet ja viņi nevar paēst Latvijā, tad viņi ir spiest aizbraukt prom, tad tas ir tīri loģiski, viņi izvēlas labāku dzīvi un pabarot sev un savu ģimeni. Paldies jums!